Labdien! Šodien vēlos jums parādīt ātru un efektīvu veidu, kā atbrīvoties no stresa un nomierināties. Bieži dzīvē gadās situācijas, kad jūs atrodaties momentā un saprotat, ka jūs ir apņēmušas iznīcinošas emocijas. Tādās situācijās jūs nevarat skaidri domāt, lai atrisinātu situāciju. Un pirmais, kas jums ir jāizdara, ir jānoņem saspringzinājums. Kā mēs varam palīdzēt sev ar neirografikas palīdzību? Atrodiet jebkādu papīra lapu, kas jums tajā brīdī ir par rokai. Lapa var būt jebkāda izmēra. Šajā gadījumā der arī rūtiņu vai līniju lapas. Protams, ideālā variantā balta papīra lapa. Un tāpat ņemam jebkādu rakstāmo piedarumu. Maksimāli koncentrējamies uz savu negatīvo emociju, kas šobrīd jums traucē normāli funkcionēt, un izlieciet to uz lapas. Izlieciet pilnīgi visas emocijas 3 sekundžu laikā uz papīra lapas. Papīrs visu pacietīs. Papīra lapu saburzam un izmetam. Šī ir mūsu dusmu bumba, kas mūsos radīja šo te stāvokli. Tālāk ņemam jaunu papīra lapu un sākam zīmēt apļus. Aplis neirografikā ir pati harmoniskākā figūra. Principā ne tikai neirografikā, bet arī mums apkārt dabā. Tāpēc vienkārši zīmējiet apļus. Negatīvo emociju kamoli jūs jau izlikāt uz pirmās papīra lapas. Tagad uzdevums ir nomierināties, vienkārši zīmējot. Šajā mirklī jūs varat domāt par ko patīkamu, vai arī vispār nedomāt ne par ko. Var vienkārši skatīties, ko dara roka. Kādā momentā jūs novērosiet, kā mainās jūsu psihiskais stāvoklis. Tas kļūs daudz mierīgāks. Jūsos vairs nebūs šo te dusmu agresijas. Zīmējiet apļus līdz brīdim, kad jūs atlaidīs šīs te sakāpinātās emocijas, kamēr roka gribēs pārtraukt zīmēt. Bezapziņa jums dos signālu. Apļus var zīmēt dažādā ātrumā, dažādās krāsās, lielumos. Nedomājiet par estētisko skaistumu, kas ir uz lapas, vienkārši zīmējiet. Ļaujiet rokai vienkārši kustēties. Pēc kāda laika sajutīsiet, ka saspringums ir mainījies. Kādam iespējams tas uzreiz pazudīs. No veselības skatu punkta šis vingrinājums ir glābējs, jo ja jebkuru negatīvu emociju atstāt sevī, tad tas taisnā ceļā ietekmēs mūsu psihosomatiku un būs nepieciešams speciālists. Šeit mēs no šīs situācijas emocijas būsim laicīgi atbrīvojušies. Zīmējumā var pilnīgi neko neapaļot, tā kā apļu ir pietiekami daudz. Šo lapu var tāpat kā iepriekšējo lapu saburzīt, saplaist un izmest, jo savu efektu tā jau ir paveikusi. Priecāšos, ja noliekosi šo te video. Lai sekotu vairāk šādai informācijai, seko šim kanālam. Paldies!